much, yeah? Just something nice to look at. Mūsdienu straujā pasaulē, kur noteikums nosaka nauda un vizuālais tēls sabiedrībā, ar iepriekš redzēto video varētu beigt. Bet aiz dārgiem auto un skaistiem skatiem patiesībā Norvēģijas latvieši, visi kā viens, sākuši ar sevis salaušanu un sāpju nogurumu robežu pārvarēšanu. Lai varētu sev un saviem tuvajiem nodrošināt cilvēcīgu dzīvošanas apstākļus. Un nē, nauda Norvēģijā joprojām neaug kokos. Mēs to nopelnam, nereti nolaupot laiku, ko kopā pavadīt ar mīļajiem. Šis ir mans stāsts. Jep, tas esmu es. Ir pagājis jau gads apmēram, un šī būs stāsts par Norvēģiju otrā daļa pēc 2 gadi Norvēģijā. Ir svētdienas rīts. Es esmu tāls prom no mājām. Un es esmu komandējumā. Un tūlīt ir brokastīs. Dotajā brīdī koridori. Dienas viesnīcā. Kā jau teicu, pulīts. Viss staigā zeķā. Viens ar dubļainiem zābakiem. Tātad šeit ir priekštelpa. Šajā projektā, objektā, kuras mēs strādājam dotajā brīdī, ir priekštelpiņa, kur tu vari uzvilkt skaisti savus zābakus, netīrās darba drēbes un doties darbos. Tālāk izskatās šī vieta konkrētā, bet nu jau. Standartā brokasts noteikti šeit, kad esam izbraukumos tādā kantīnā, kur visi strādnieki iet ēst brokasts un arī pusdienas.
Nu, tas ir labākais, ko es varu sameklēt katru dienu brokstis šeit. Omelete nekā. Tur bija kaut kāds pūtiņas un kartupeļi. Brokstis īstenībā kāpēc, kad briesmīgi paskata putra. Bet, nu, šits ir pašai labākais. Tējas nav, neredzēju. Nu ko, brokas bija atklātas sūdīgas. Nu tā, ka tiešām sūdīgas. Paņem līdz kaut kāds maizīts. Principā, ja tu šo skaties, tad tu esi vai mans vedinieks, čamam, vai arī tu apsvers domu doties uz Norvēģiju, dzīvot, strādāt un tā. Un iespējams, tu esi redzējis jau man pirmo video pēc gada Norvēģijā. Nu, un šis video ir pēc 2 gadu Norvēģijā. Šajā video es pastāstīšu, kas ir mainījies. Pastaigāšu mazliet pa veikaliem. Iespējams parādīšu vietas, kur es braucu, darba komandējumos, kas ir mans darbs, mazliet ar savu darbu, kā ir mainījusies man dzīve pēc gada un ko tu vari sagaidīt no Norvēģijas jau pēc 2 gadiem un kā ir mainījušās manas domas par dzīvošanu par Norvēģiju un par tādām lietām. Tā kā, ja tas viss interesē, tad paliec patās un pēc brīža jau sāksim ķidāt visu. Nu ko, tad esam istabiņā manā. Šī istabiņa atgādina kuģi kaīti, bet patiesībā tā ir dienestu viesnīca strādniekiem, kas strādā kaut kādā lielākā objektā. Dotajā brīdī tas notiek pilsētā nosaukuma Rjukan, kas atrodas vienā paralēlē ar Oslo, bet ir diezgan tālu no Oslo. No tās vietas, kur es dzīvoju, mums nācās braukt 9,5 stundas ar mašīnu. Mēs dzīvojam dienvidos. Un arī mana kompānija, kurā es strādāju, atrodas galvenais ofis ir vienīgais ofis ir dienvidos. Nu jā, un šī ir tā istabiņa, kur es pavadu 2 nedēļas. Speciāls neko nekārtoju, jo tā izskatās tad, kad tu esi projām. Jo tās nav tavas mājas, tas ir tas, ko tu daboni. Jā, lūk. Tālāk ir šeit tualeta. Ja? Un šeit šauvaroju. Tur ir daudz vietas šeit ir. Lūk. Un šādā dienas viesnīcā, protams, tu nedzīvo viens. Tad dzīvo te, var izmitināt plus mīnus līdz 200 cilvēkiem. Un te iedomājieties, kas notiek, kad cilvēki sāk ballēties. Bet nu jā. Mazliet pa pusdienām. Tad mums ir brokastis, kad esam izbraukumos apmēram plus mīnus ap 7. Un mums ir pusdienas laiks, 11:30. Un pēc tam ir tās siltās vakariņas saucamās, kas ir plus mīnus ap 4. Šodien kartupeļu cīsiņi, mērcīte un saldais. Nebija priekš manis. Un lipenīte, kā vienmēr. Tikko pienākuši pusdienas. Šodien ir zirņu. Zivs, kartupeļi un kaut kāda mērcīte. Nu, un pļumpodēs, protams. Tā kā, jā, katru dienu kaut kas. Tā, kad ir pusdienas, te mēs ņemam brokastīs maizītes, kas ir pieejams, nu, viss, kas brokastīs pieejams, to mēs paēdam, un plus mēs paņemam to priekš pusdienām. Šodien man ir čempionu pusdienas. Principā mēs ēdam brokastis, un to, ka mēs brokastis tikai paēdam, to mēs pēc tam uztaisam līdz to pašu arī pusdienās. Un šodien ir šitāds pasākums. Uz ēdnīcas negrib iet, jo spēk tālu un visu mēs izdējam. Šajā gadījumā ir maize, printētā dēs. Nu un šito es nopirku pats vakar. Protams, kad šeit ir arī kantīna, kur pasēdēt.
Bet tas ir baigais gaisa gabals un 3 maizīšu dēļ. Nu, es tā kā netaisos nekur baigi doties. Un principā ir cilvēki, kas dodas kaut kur, bet lielākā daļa sēž vai nu mašīnā sēd. Šodienas pusdienas mēs atrodamies vietā nosaukumu Totlandsvīk, bet tā kompānija, kur mēs ko darām, ir Totlandsvīk. Un šīs ir mans pusdienas. Šodien lielākā daļa laika arī tādas ir plus mīnus. Ja neesmu uz vietas kaut kur vai kaut kur tālāk, kā ceļojumās pāris dienām. Bet, jā. Tāda ir tā. Norvēģijas bufeti. Ir savādāk celtniecībā. Es jau principā esmu pieredzi pie ēst kaut kur, daudz, nezinu kur. Latvijā vienmēr vajadzēja kaut kādu siltu ēdienu pusdienās, kad es strādāju, kas sanakājā. Mēs vienmēr gājām uz Maksimu, uz tiem tur siltiem ēdieniem, riktīgi labi pie Akropolis. Patikās lēni. Lielākā daļa sēž vai nu mašīnā sēd, darba mašīnās, kamēr rūc. Nu, arī citi iet uz to kantīnu tiedast. Bet pa lielam kantīnai tur nekā īsti nav. Tur ir labi, tur kaut kāda mikreni ir. Tur kaut kāds piena aparāts bija, apelsula aparāts, laikam apelsīnsula aparāts, cik es saprotu, cik es atceros. Nu jā, un principā pusdienās tu vienmēr ēdīsi maizītes. Tas ir vairāk kā līdz brokastīs tev ir maizītes, un tev ir pusdienās maizītes. Jo šeit ir tā maizīšu kultūra, kas man šausmīgi besīgi kaitinis un ciest nevar. Bet jā, šeit ir maizīšu kultūra. Ja tu gribi uztaisīt kaut ko siltu priekš sevis pusdienās, tas nozīmē, ka tev jāpērk kaut kas aļikā, kaut kāda tie pannas, kaut kādas tās ir tās portatīvās elektriskās pannas vai kaut kāda ēdienas sildītāji. Tad tas strādā, ka tu vari paņemt kaut ko līdzi, ko tu esi pats pagatavojis. Bet lielākā daļā būs šāds te. Un pusdienas man šodien ir vietā, kur es strādāju. Un, protams, izskatos pēc bombi. Tā kā tādi mēs izskatāmies tie Norvēģijas miljonāri. Labu apetīti! Ko es atrodos? Šī tik augsta. Dzīvi fermā. Un es skrūvēju visādus draņķīšus, pie visādiem draņķīšiem. Un, es tev būs jautājums, kur es esmu, kā es tev vēlni šeit nonācu, un es tev pateikšu, bet bišķi jāatgriež atpakaļ. Gribēju pastāstīt mazliet tos pirmsākumus, kaut kādus mazo ievadu, lai jūs saprastu, kas vispār notiek un kas kaut kāda mazā vēstura. Respektīvi, 2 gadu atpakaļ plus mīnus es ierados Norvēģiju, jo es Latvijā pazaudēju darbu. Es strādāju diezgan labā vietā. Es biju Rīgā Ksenokai koordinators Ozolā. Respektīvi, tas bija internetu veikals, Ksenokai internetu veikals un jā. Es biju koordinators un darīju visas lietiņas un attiecīgi tad pēc kaut kāda laika atnāca visādi optimizātori un visu optimizēja un attiecīgi bišķi delītoja manu pozīciju kā tādu. Un man nebija īsti varianti, ko darīt. Man bija varianti, es jau biju tā kā laicīgi jau puslīdz kaut ko sācis meklēt, jo es jūtu, ka kaut kas tam līdzīgi būs. Un es atradu variantu, uz kuru varētu iet, ar diezgan labu algu vispārējo, bet mani radinieki strādāja un dzīvoja Norvēģijā, un es uzrakstīju viņiem. Es viņus visu laiku jau laiku pa laikam jau bakstīju un bīdīju un dīdīju, visu laiku tirdīju. Un bija varianti, kur iet strādāt Latvijā, bet es gribēju vienmēr pamēģināt, kā ir strādāt un dzīvot Norvēģijā, jo iepriekš es biju padzīvojis un pastrādājis Skotijā. Zinu, kā tas ir. Esmu pastrādājis un padzīvojis Holandē. Un tagad Norvēģija. Un jāsaka to, ka Norvēģijā
es tagad, kad esmu atbraucis strādāt un dzīvot, es tiešām varu teikt, ka es dzīvoju Norvēģijā. Jo, tā dzīves kvalitāte, kur es dzīvoju, kā es dzīvoju, ko es daru un ko es nedaru, ir vairāk asociējama ar vārdu mājas, nekā, kad es strādāju un dzīvoju Skotijā, vai kad es strādāju un dzīvoju Holandē. Tad man nebija tur nekā sava, nosacīta sava. Bet šeit, Norvēģijā, man ir nosacīta savs. Un ne tikai nosacīta, bet ir daudz kas savs. Nu ko, esam veikalā? 5. Visus kolēģiem jāpaņem. Tātad pagājušo gadu es rādīju kaut kādus produktus, kas ir, kas nav. Var apstīties pilcini, kivi, vēl kaut kas. Ēblēši. Bet es iziešu kaut kādā diezgan labākā tūrē nekā tagad, tāpēc, ka tagad ir tā, kā ir. Pasīsimies maizīti. Šeit tikai tā krosmīgās pretīgā maize. Blin. Nav baltmaizes, ne? Sūds. Parasti mēs pērkam tikai 7. baltmaizes. Tā, tas sagriežos maizīti. Nekas man jādara. Ceturtdienas rīts. Nav vairs agres, jo es uzliku lielu mīksto. Un vienkārši es teicu, ka es tik agri neies ar darbu. Jo es esmu no pagājušā ceturtdienas, un tagad jau ir nākamā ceturtdiena. Un man vienkārši es esmu izpumpējies. Strādāt no 7:30 līdz 6:30 katru dienu. Sestdienās līdz kaut kādiem 3. Svētdien brīva, bet svētdien tu īsti nekur nav aiziet. Tur man tas viss apnika. Man tas ir noriebies, es gribu mājās. Tādas ir mans šī brīža sajūtas. Un es jums stāstu šajā video tikai savas sajūtas. Tas, ko es jūtu, tas, ko es redzu riņķī, un es izsaku savu viedokli. Tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir pareizais viedoklis vai kaut kā tā. Šī brīža situācija, šī brīža izjūtas. Es esmu vairāk tur pie Oslo. Šeit ir -25 grādi. Es esmu uzvilcis visu iespējamo, kas man ir mugurā. Tas ir termoveļa, siltās bikses, siltais kombinzons. Ir sestdienas rīts, pulkstens, viņš pār 7. Laukā ir tumšs. Es esmu darbā. Vēl naudu. Vakar bija tik ļoti augsts. No rīta bija -25 parādīja. Kad nācām šeit, tā mums 2 sildītāji silda. Viens ir 9 kW, otrs 2. Kaut kāda mikrosiltumiņa taisa, bet tāda riktīgi izteikti siltuma netaisa. Un, jā, lai tiktu līdz šajienai, šajā reizē mēs braucām 9,5 stundas. Volkswagen transportā ir 3 pieauguši cilvēki priekšā. Krusti sāp, viss sāp. Tagad arī nācās šo to vakaru pacelt bišķi smagāk. Jūt uz muguras. Jā, bet ar visu šo, ko es pateicu, šitas ir labi, jo mēdz būt vēl sliktāk apstākļi darba un tā.
Bet pagaid, viss jau nav tik slikti, ir arī foršas un daudz labas lietas visā tajā pasākumā. Es gribēju parādīt pirmo daļu tādu, kādu, ko mēs darām un ko tu visticamāk Facebookā neredzēsi vai sociālos tīklos. Jo cilvēki mēdz rādīt tikai tās foršās un labās lietas, tos rezultātus, tās skaistās vietas un auto un vispārējais. To, kā viņi līdz tam nonāk, viņi nelabprāt rāda un viņi nelapojas ar to. Bet es uzskatu, ka cilvēkiem tas ir jāzina, kā tas notiek un kad nav tā, ka te aug nauda kokos un nav arī tā, ka te ir baigi slikti un ka te baigi jāvergo ir. Tā kā turpinājumā būs tikai foršas un labas lietas, ko mēs iegūstam no tā, ka mēs fiziski pastrādājam un pārlaužam kaut kādas savas tās, nezinu, sāpju robežas vai gribu, negribu robežas. Tā lai būs tikai foršāk. Norvēģijā viss šķiro atkritumus. Un, ja Latvijā to dara, teiksim, atbildīgākie vai kaut kādi zaļāk domājoši, tad Norvēģijā to dara visi. Un, ja tu to nedari, tad tu esi baigi jocīgs. Un pie mājām parasti ir mums izliktas 4 miskastes. Met dažādus 4, teiksim, musarveidus. Šeit ir bioatkritumi. Šajā. Šeit ir restafāls, kas skaitās viss kaut kas. Šeit ir metāls un stikls un te ir tikai kartons. 4 miskastes, 4 dažādas nozīmes. Nu ko? Tagad nāk no veikala mājās. Pilnīgi beigts nosvīdis. Jo dzīvoja kalnā. Agrāk likās perfekta ideja. Kalns, skaists skats. Un tā Elē ratā, ja tev nav mašīnas. Vai tev ir mašīna, bet tev dotajā brīdī nav. Kalnu nevajag. Vasarā uzmīties ar riteni nereāli. Stāvsdrāzīts, kalnā neiet. Vispār. Šeit kalnās. Atliek kājas, botus vai mašīna. Sviests. Pilnīgs sviests. Gribēju iestarpināt vēl vienu lietu par tādu mazu tēmu par laikapstākļiem. Jo Norvēģijai tā ir ļoti nozīmīga tēma ir. Jo tie laikapstākļi vienmēr ir mainīgi. Un, protams, te ir saule, daudz lietus, apmācies un tā. Bet skaidrs, ka te saule ir, nav tā, ka nav saules. Bet viens fakts gan liek aizdomāties. Ļoti daudz norvēģi atvaļinājuma laikā dodas uz siltiem zemēm. Spānija un vēl kaut kas tam līdzīgs. Daudziem norvēģiem pieder īpašumu kaut kur Spānijā un tādās vietās, kas arī liek aizdomāties. Tāpēc jautājums, vai te ir pietiekami daudz saules un pietiekami karstas vasaras, tad pieskarās šim faktam, ka ļoti daudz norvēģi dodas atvaļinājumā uz siltiem zemēm. Tas tā īsumā arī viss pa laikapstākļiem. Tiklīdz, kad tu ierodies Norvēģijā, un ja tu neesi bijis šeit nekad un neesi dzīvojis kaut kur vai es kaut kur dzīvojis, bet tev nav bijis nekāds saskars ar Norvēģi, tad pirmā brīdī tas milzīgs kultūršoks. Pirmkārt, tās ir cenas veikalos. Ja tu brauc no Latvijas, tad ir milzīgs šoks. Pirmkārt par to, kad ir dārgi produkti. Tajā brīdī tā liekas. Otra lieta ir tas, ka to produktu nav tik daudz, kā tu gribētu, tā izvēle nav tik liela. Trešā lieta ir, ko es noteikti varētu teikt, kad braukšanas kultūra, lai gan šeit pieklājīgi cilvēki, bet viņi daudzreiz brauc kā pilnīgi idioti. Viņi vispār neskatās, viņi nerāda pagriezienus, un tam nav jābūt bembistam, tas var būt Optalis, Volkswagenists vai tur, nezinu, veca Olma kaut kādi. Vienkārši viņi neskatās, vienkārši viņi brauc, kā viņiem vajag. Un Norvēģijā ir par visu jāmaksā. Tu gribi atpūsties, tad rēķinies, ka tev būs 100 punkti jātērē piķis.
pa brīvu izklaidēties šeit baigi nesanāk. Kaut gan tu domā, aizbraukšu, kalnos pakāpšu, vai ko, tev ir jāaizbrauc līdz savu kalnam, kur var pakāpt. Jo, protams, iespējams, tu pie mājām var pakāpt, tu kaut kur netālu, bet lielākā daļa kaut kur jābrauc pakāpt ir. Jā. Tas maksā kaut kāds naudas. Un Norvēģijā kilometri iet ilgāk nekā Latvijā, jo te vidējais ātrums ir mazāks. Un te ir līkumots ceļums pārējais, līdz ar to tad, te ir, te kilometri jābrauc ir daudzreiz ilgāk, nekā jārēķinās. Vēl man kultūršoks bija tas, kad es nevarēju, pirmo gadu vispār nepeldējos, jo, lai gan tev ir, liekas silts un karsts, bet ūdenī ir nereāli augsts. Tev ir vai nu jārūdās, vai nu kaut kas samzīgs, vai nu tā kā es to darīju, es nopirku hidru. Un, kad ir kaut kāda karstos ar dienu, tad es uzvelku hidru, un tad, principā, tad ir forši, tev var dzīvoties pie ūdeni ilgi. Es zinu, ka daudzi saka, tā normāli var peldēties. Man vajag hidru, jo man ir augsts, es neesmu neviens no tiem roņiem, vai samzīgs, kas tur vēl. Tas man bija tāds. Un vēl viena lieta ir tas, ka tu bez mašīnas neko nevar īsti izdarīt. Tev vajag kaut kādu lamatu, bet tev viņu vajag. Un arī varbūt nepilnīgāko lamatu, tev vajag tādu vecu mašīnu uzticamu, kas nelūst, vai arī tu vari pats sataisīt, jo tiklīdz tev vajadzēs kaut ko braukt uz servisu darīt, tas maksās baigo naudu. Kaut arī tev būs paziņas, kas var sataisīt, kas ar to nodarbēs. Viņi tāpat prasīs bišķi lētāk nekā Norvēģi prasa. Ar to jārēķinās. Tā nav Latvija, kad tu aizbrauc pie čoviņš tev pa pudeli vai tur pa lētā sataisīt. Nē, nebūs tā. Tie cilvēki, viņi sataisīs, jā, viņi sataisīs lētāk, bet tas tāpat būs dahrena dārgi. Bet tas būs daudzreiz lētāk nekā Norvēģi to dara. Tā kā tās ir tās lietas, kas ir jā. Un vēl valoda, protams, ir ļoti labi, ja tu sāc mācīties valodu. Norvēģiem baigi patīk, ka tu kaut ko saproti. Un daudzos darbos, kur tu gribi iet, viņi prasa valodu, kaut vai kaut kādas mazās zināšanas. Kaut ko tu vari pateikt, tad jau tas jau puslīdz vēl ir ok. Daudzās vietās prasa, prot runāt norvēģiski. Bet daudzās vietās, kur prasa norvēģu valodu, ja tu pastāsti, ka tu esi normāls cilvēks, ka tu esi darījis to, tev ir pieredze, tev ir tas, tu pagaidām vēl nemāki, bet tu mācies, tad tev ir ļoti liela iespēja tie uzņēmumā tikt. Tas ir jāatcerās. Tā kā es ceru, ka jums šis video noderēja, jo tāpēc es to video taisu pirms gada kā bija un tagad kā pēc gada. Es ceru, ka jums video noderēja, kad ir kaut kāda lielāka skaidrība, ka var uzskatām redzēt, kā ir mainījušās arī manas domas šeit dzīvojot, nomainot darbu, nomainot kaut kādus apstākļus dzīvošanas vai nomainot domāšanas veidu vispār kā tādu. Tad tu jūties labāk, dzīvo labāk, un tev nav varbūt tik daudz te gruzoni, kas tāpat ir, bet kopēr tematam. Tu lietu sāk uztvert savādāk. Tā kā visu gaišu, un tiekamies kādos citos video. Cerams, tādos, ka būs jau pavasars, varēšu beidzot braukt ar mocīti un varēšu filmēt beidzot kaut kādas tādas lietas. Tā kā, jā, visu gaišu.